Aplikācijā Easy Travel ceļotājiem būs pieejami pavisam 7 virtuāli stāsti par Talsiem, Roju, Dundagu, Kolku, Sabili, Mērsragu un Valdemārpili, un turpmāk ik mēnesi prezentēts tiks katrs no tiem. Lai pirms nākamā gada aktīvās sezonas visi jau zinātu par mūsu gidiem un braukt un viņus izmēģinātu. Audio gidi Latvijā kļūst arvien populārāki, un tas ir mīļš formāts žurnālistei Anitrai Tomai. Tieši viņa ir Rojas jūras stāstu satura autore un 35 stāstus izveidojusi gandrīz kā garšīgus un dzīvus radioraidījumus, jo tekstus papildina vietējo intervijas. Man ļoti gribējās, lai visu laiku atskan vietējo cilvēku balsis, lai rojnieki izstāsta rojas stāstus. Un viņi arī stāsta. Ļoti daudz konzervu veidus, blanšētas zivs, tomātmērcē, zivs filējas. Inese Priede ir viena no vietējiem, kas atbalstījusi audiogida tapšanu ar savu stāstu. Pirmo reizi pati dzirdēju un esmu ļoti priecīga, ka es varēju sniegt informāciju par Rojas zivkonservu rūpnīcas laikiem. Man ļoti patīk viss šī ideja par tādu gidu un kad mēs varam visiem Rojas ciemiņiem pastāstīt par Roju. Žurnāliste Anitra Toma Rojā ir ienācēja un, veidojot audiogidu, steidza šo vietu iepazīt vēl ar svešinieka skatu. Pirmkārt, man nagi niezēja kaut ko jau darīt, un, ja kādu vietu ļoti labi pazīsti, tad neredzi to, ko ienācējs nesaprot. Piemēram, kur Rojā var iziet pie jūras. Iebraucējiem tas no sākuma nav nemaz tik pašsaprotam. Šeit interesanti stāsti par putniem, akmeņiem, buriniekiem, zvejniecību, jūrniecību, mākslu, kultūru un sportu. Un tie pieejami latviešu, angļu un krievu valodās. Turisma speciālisti iesaka stāstus noklausīties visās 3 valodās, jo katram esot sava garša. Un viņa prāt audiogidi ir atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju laikmetam, ko var klausīties kaut vai braucot pa pilsētu ar segvejiem. Tas ir tāds ļoti labs individuālā ceļotāja tāds palīgs rīks, jo tur nav vajadzīga grupa, tur nav vajadzīgs pieteikt gidu, tu nāc vērtā laikā un klausies, cik ilgi, ko gribi. Principā tev ir vajadzīgs tikai internets telefonā un tu staigā kaut vai 12. naktī par oju un to visu klausies, jo cilvēku resurss ir ierobežots, bet šis resurss ir principā pieejams jebkurā laikā, jebkurā vietā. Un tie, kas gribēs to dzīvā stāsta cilvēku priekšā, tie droši vien meklēs gida pakalpojumus, bet es ļoti ceru, ka šo pakalpojumu izmantos ļoti daudz cilvēki šeit atrodoties Rojā. Jā. Darbs pie audiogidiem nekad nebeidzas, un tos var turpināt, papildināt ar fotogrāfijām, video un aprakstiem. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.